Ziniet, protams, ka interesantākais, ka par šo problēmu runa visi, un to saprast arī var jebkurš cilvēks. Problēma tīpaši šajā vecumā jauniešiem, kurš viņam par to visu stāstīs. Vai tas stāstīs kaut kas tur 40-50 gadus vecs vīrietis vai sieviete, un to visu viņš vai viņa stāstīs arī visam klases biedram, visam klasam, tad būs viens efekts. Ja par to visu stāstīs vienaudži, un varbūt kaut kāda neformāla gaisotne, neformālos pasakumus, tad viss būs pavisam savādāk.